Ejam noskaidrot, ko skolēni domā par telefonu aizliegumu skolās. Tieši tad, kad mēs atnācām, noņēma vispār telefonus, tad mēs knapi varējām viņus paņemt rokās, un tagad nākamajā gadā jau vispār, ja ierauga telefonu rokās, reiz piezīme. Tik ļoti nekrat. Starpsadzīvot. Mēs gaidījām mazajā skolā, lai tiktu lielajā skolā, lai skaitītos telefons un mums reiz aizliedz. Es nevaru paskatīties Excelē izmaiņās vai stundu sarakstā. Bet citi saka, ka tagad starpbrīži ir kļuvuši pat jautrāki. Klases biedri savā starpā vairāk sarunājas un pat spēlē spēles. Ko jūs darat telefonu lietošanas vietā? Mēs ejam uz stolu, un tur skatāmies. Spēlējam Uno. Jā, mēs spēlējam Uno vai runājam vienkārši. Vai skraidam. Neskraidam. Šobrīd jaunie noteikumi ietekmē tos, kas mācās no 1. līdz 6. klasē. Vai jūs, prāt, šo aizliegumu vajadzētu paplašināt uz pilnībā visu skolu vai atstāt tikai līdz 6. klasē? Es noteikti teiktu, ka katra skola izvēlās to bišķiņu individuāli. Tā skaitā arī mūsu skolā mēs lēmām, ka sabiedriskajā telpā, tur, kur skolēni ir visi kopā, telefoni netiek lietoti visā skolā. Tātad no 1. līdz 12. Jo citādāk tā dīvaini sanāk. Tas, kas tiek nedrīkst, tad blakus stāv 7. kurš lieto, un tad tā ir tāda lieka kārdināšana. Raksti komentāros, ko tu domā par telefonu aizliegumu skolās.